Nav aiz kalniem jaunais mācību gads, kad vecākiem būs jālemj, kurā skolās sūtīt savus pirmklasniekus. Novada skolēniem ir iespēja mācīties savas dzīves vietas tuvumā, izvēloties kādu no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm. Viena no tām ir Vaboles pamatskola, kas atrodas gleznainā vietā Grāfu Plāteru parkā. Pašlaik skolā mācās 102 skolēni. Ir arī 2 pirmsskolas grupas, kurās uzņem bērnus no 2 gadu vecuma. Ja runājam par izglītības kvalitāti, tad jāsaka, ka ir tiešām nepareizi domāt, ka lauku skolā nav izglītības kvalitātes. Stundas vada mums izcili pedagogi, tiešām, kas mācās, kas pilnveidojas, kas vienmēr ir gatavi visam jaunajam un prot kvalitatīvi labi vadīt stundas un darboties ar bērniem konkursos, projektos. Skola ir nodrošināta ar dažādiem tehniskajiem līdzekļiem. Mums ir gandrīz katrā klasē interaktīvā tāfele. Mums ir datu kameras, mums ir datori bezgalīgi daudz, planšetdatori, ko skolēni izmanto gandrīz vai katrā stundā. Mums ir roboti, ko skolēni apgūst robotiku. Tātad mums ir šis it kā tehnoloģiju iespējas bērniem. Plus klāt mums ir ļoti liels šis ārpusstundu piedāvājums, kad bērni var iesaistīties šajos daudzajos pulciņos. Mēs nebaidāmies piedalīties olimpiādēs, piedalīties konkursos, iegūt kaut kādus rezultātus. Tieši mazajās lauku skolās ir iespēja daudz vairāk veltīt uzmanības katram skolēnam individuāli. Mēs stundas laikā pieejam klāt katram bērnam. Noteikti, jā, un es esmu ieskatījusies katra bērna būtnīcā, katra bērna datorā, jo savādāk nevar, mēs savādāk nemākam strādāt. Mēs strādājam ar bērniem individuāli un pat diferencēti, jo viens bērns ātrāk, otrs bērns strādā lēnāk, bet šī individuālā pieeja patiešām ir. Pēc stundām, tad, kad ir beigušās aktīvās mācību process, tad mūsu skolēni apgūst interešu izglītības programmas. Tās patiešām ir dažādas. Bērni pārsvarā izvēlas vairākas programmas, ja pa vecam varam lietot vārdu pulciņus. Jā, un tiešām reti kurš ir vienā. Un šis piedāvājums ir ļoti dažāds. Te darbojas 3 deju kolektīvi, popgrupa, folkloras kopa, robotikas pulciņš, vides pulciņš, sporta pulciņš, gaidu un jaunsargu pulciņi, akrobātikas pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī Špoģu mūzikas un mākslas skolas filiāli, kur bērni var iegūt izglītības dokumentu mākslas programmā. Pēc stundām skolotāji piedāvā konsultācijas dažādos priekšmetos, lai skolēniem būtu iespēja mācīties papildus un uzlabot sekmes. Lai arī ikdienu ir diezgan liels mācību stundu apjoms, jaunieši labprāt dodas apmeklēt pulciņus. Daudz jaunieši apmeklē vairākus pulciņus, jo interešu loks ir ļoti plašs. Jau 2 gadu skolā darbojas robotikas pulciņš, kur skolotāja Aleksandra Mickeviča vadībā jaunieši mācās veidot un vadīt robotus. Sākuši ar vienkāršākiem robotiem, bet pamazām apgūst sarežģītākus modeļus, gatavojoties startēt arī kādā no robotikas čempionātiem, kas notiek Latvijā. Tie, kas ar mani strādā jau 2 gadu, tie tagad strādā pie pašiem saviem projektiem. Viņi paši izdomā kaut kādu robotu, kas viņam ir jādara, kāds ir viņam mērķis, un mēs tagad esam teorētiskās daļas nobeiguma finālā. Gatavojamies sākt jau būvēt pašus robotus, jo mums ir izdomāts koncepts, izdomāts pa lielam programmas algoritmus, un paliek to visu tagad uzbūvēt praktiskā lietā. Skolotājs uzskata, ka gūtās zināšanas bērniem lieti noderēs nākotnē, piemēram, strādājot metāla apstrādē ar dažādiem programmējamiem darbgaldiem, kā arī citās profesijās. Robotikas pulciņā aktīvi piedalās gan puiši, gan meitenes. Jaunieši uzskata, ka šīs zināšanas viņiem noteikti noderēs dzīvē. Kamēr mēs iemācījāmies visu basiku, var teikt, viss gāja viegli un nebija nekādu pārsteigumu, bet tagad mēs sākām jau paši kaut ko domāt un
tas bija bišķi pārsteidzoši, cik varēja būt kreatīviem ar robotiem un ko mēs vēl nākotnē darīsim. Es esmu izveidojis šo, tas tā kā pirmais bots, tas M-bots, un tur ir, viņam dažādas kustības, piemēram, ātrums kustības, kad, piemēram, parādās priekšā, es nezinu, roka vai kaut kas tam līdzīgs, viņš apstājās vai, attiecīgo komandu, viņš attiecīgo komandu dara, izpildu. Piemēram, viņa spēļu viedošana, varbūt tās programmēšanas varētu noderēt, pat cik es domāju, programmētā kļūt. Mēs taisam jaunu robotu. Tas, kurš varēs paņemt kādu priekšmetu un vest viņu. Jā, sagrābt un atlasīt. Sarežģīti? Tīri, pirmo reizi mēs tādu taisam. Jā. Pirms tam bijām mazos robotus taisījuši un vēl līdzīgu tankam vairāk. Varbūt vēlāk, tad, kad jāpieteicas kaut kādā augstskolā, kaut kur tur, tas mums noderēs. Jā, varbūt kādās, nezinu, inženieru zinībās vai... No 1. klases bērniem ir iespēja apmeklēt vides izglītības pulciņu, lai tuvāk iepazītu dabu un mācītos to audzēt. Tas ir priekšstats par dabu. Bet tu azols, vai bērs ir balts? Bērs ir balts, jā, pareizi. Iemācīties, ievērot dabā detaļas. Pievērst kaut kam uzmanību, kaut kādiem sīkumiem, kuriem mēs skrienam pāri, kaut kas, kas ir būtisks, kas mūs iespaido. Būtībā radīt tādu zinātņu interesi par dabu, par dabas aspektiem, jo visu, kas mūs iespaido apkārt. Tāds kopīgais mērķis vides pulciņā. Tad mēs darām dažādas praktiskas darbiņas, teiksim, mikroskopu, paskatāmies dabā, mēģinam caur to pašu koku apskatīt, caur mīzu, caur lapām, vai pie koka kaut kas dzīvo, vai viņš kaut ko ietekmē, vai kaut ko var atrast. Jā, un bērniem ir interesi, viņiem patīk darboties. Un, tajā brīdī, kad mēs iemācāmies pievērst kaut kam uzmanību, mēs neesam vairs vienaldzīgi. Mēs domājam, ko mēs patērējam paši, mēs domājam, ko mēs ēdam. Rūpēs par bērnu fizisko veselību notiek sporta pulciņš, dodot iespēju jauniešiem vairāk kustēties un norūdīties. Stundas ir par maz, jo mūsdienās vispār ir ļoti mazkustīgi bērni. Viņiem reizēm sporta stunda ir vienīgais, kad viņi fiziski pakustās. Un tad tā ir papildus iespēja pakustēties, bet es nedalītu gan sporta stundas no pulciņa, bet gan sporta stundas, gan pulciņš dod iespēju arī mācīt par veselību, par kustībām. Ļoti teorētiski mēs nesēžam pie grāmatām, bet tad, kad mēs vingrojam, tad kāpēc mēs vingrojam? Kāpēc mēs kustamies tā, kā mēs kustamies? Kāpēc mēs darām, ko mēs kaut ko darām? Jo tā ir arī mūsu veselība. Tāpēc tā kustība ir vajadzīga vairāk. Īpaši mūsdienās, kad bērni kustās mazāk. Izkustēties bērniem ir iespēja arī iesaistoties deju kolektīvā. Baboles pamatskolā tādi ir veseli 3. Jau 7 gadus deju kolektīvus vada skolotāja Ināra Podniece. Kolektīvi piedalījušies deju skatēs un dažādos pasākumos. Arī Covid pandēmijas laikā jaunieši turpināja dejot attālināti. Šādā formātā piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos Saule vija zelta rotu un ieguva atzinības. Jau pēc nedaudz vairāk kā gada būs dziesmu deju svētki, vai ne? Jā. Dziesmu deju svētki, startēsim, mēģināsim tikt. Ja? Un, protams, skata tepat nav aiz kalniem, vai ne? Galvenais ir mīlestība pret deju. Mīlestība pret deju, mīlestība vienam pret otru. Es domāju, nevis tāda kā jauniešu mīlestība, bet mīlestība kā draudzība. Jā. Man nav tikai skatuviskā deja. Mums ir sportiņš, mums ir dažādas spēles, mums ir rotaļas, vai ne? Un, protams, tam visam vajag parādīt, ka, protams, dejot uz skatuves. Mēs dejojam savam priekam, savam skaistumam, vai ne? Nē, mēs esam palikuši visi, vai ne? Smaidīgāki, draudzīgāki, viens otru uzklausām. Ar prieku mēs dejojam. Man patīk dejot. Es eju jau kopš ļoti agra vecuma. Man bija 6 gadi, kad sāku pirmo reizi dejot. Un es laikam, kad maza biju, redzēju, kā vecāki dejoja. Man arī gribējās mazai. Es arī jau no ilga laika dejoju jau no 6. 5. klases. Un es domāju, ka tas ir interesanti un patīk tautas starpā dejot. Jo tautas starpā tas ir ļoti skaists darbs un domāju, ir interesanti dejot. Man tas sagādā prieku, jo es arī jau sen dejoju no 1. klases, tas sanāk jau 7 gadi. Man patīk piedalīties visādos skatēs, piemēram.
Man liekas, ka dejas ir lepnums, tev ir ar ko lepoties, ka tu eji visur. Un deja ir viena daļa no tā visa. Loģiski, ka tas aizņem daudz laika, bet tu to laiku tērē dejām, ne muļķībām. Ar prieku bērni iesaistās arī folkloras kopā, apgūst tradicionālās dziedāšanas mākslu, spēlē tautas mūzikas instrumentus. Turklāt šogad ir negaidīti liela interese, tāpēc nācies izveidot pat 2 grupas. Mēs kopā svinam gadskārtas svētkus, mācāmies dažādas dziesmas, dejas, apgūstam arī dažādas seno amatu prasmes. Katru gadu folkloras kopa, tāpat kā citi pulciņi, piedalās skatēs. Un mums ir tāda ekskluzīva iespēja piedaloties skatē tik tālāk uz festivālu pulkā pulkā Tēku. Jā, arī pagājušajā gadā un šogad mēs piedalījāmies festivālā konkursā no baroka līdz rokam, kas bērniem arī bija tāda liela pieredze, kā uzstāties lielas publikas priekšā. Šobrīd tuvojas skate aprīlī, mēs piedalīsimies skatē kopā ar visu folkloras kopu, un tad arī būs arī atsevišķi tiks gatavoti solisti, kas piedalīsies arī solo konkursā, un arī būs anekdošu konkurss, kur arī būs izvēlēti pāris bērnu no folkloras kopas, kas arī piedalīsies tajā konkursā. Man patīk dziedāt, rotaļas kaut kādas spēlēt, spēlēt ar mūzikas instrumentiem. Tāpēc es arī te nācu, lai padziedātu, piedalītos kaut kādos konkursos. Man arī patīk piedalīties visādās rotaļās, braukt uz konkursiem un spēlēt uz mūzikas instrumentiem. Pavadīt forši laiku dziedājot un spēlējot. Man patīk folklorā visvairāk, ka es māku uz bungām spēlēt, visādas rotaļas spēlēt un piedalīties konkursos. Vaboles pamatskola ir viena no retajām skolām Latvijā, kura aktīvi rosās gaidu pulciņš. Vaboles 45. gaidu vienībā pašlaik aktīvi darbojas 7 meitenes, kuras ir nodevušas gaidu solījumu. Katru dienu meitenes apņemas paveikt kādu labu darbu, kā atgādinājums par to ir kaklautā iesiets mēsgliņš. Gaidas cenšas palīdzēt apkārtējiem, dodas pārgājienos un iesaistās labdarībā, palīdzot dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Notiek arī nodarbības skolā, kur meitenes apgūst morzes ābeci, veselīga uztura pamatus un citas interesantas lietas. Kādā nodarbībā meitenes veidoja kolāžu, atspoguļojot tajā savas asociācijas ar gaidu kustību. Šī kustība meitenēm liek saprast, kas īsti viņas pašas arī ir, kā tas viss atspoguļojas uz viņām, jo arī mums ir tie 10 likumi, kurus viņas ievēro un arī zina, un tad arī tie likumi ir tādi, ka viņas, piemēram, būtu uzticīgai tēvijai, tad arī viņas zina tos visus svarīgākos notikumus, kas ir seko līdzi visam, kā arī būt dabas draugs. Tas ir pats svarīgākais, kas ir mums, ka tieši mēs nemēslojam, mēs arī, ja kāds ir kaut ko izmetis, tad cenšamies arī, ja to redzam, tad savākt. Tā, pa lielam cenšamies būt ļoti tuvas dabai. Savā pulkā vienmēr uzņemsim visas meitenes, kuras izrādīs to iniciatīvu un vēlēsies darboties, jo mēs nešķirojam, vai tu esi atbilstoša vai nē, bet viss ir atkarīgs no tevis, vai tev ir vēlme un tu gribi darboties un darīt. Ļoti interesēja, jo māsas katru gāja gaidās un viņas braukāja uz lielām nometnēm. Un man arī visu to gribējās un kāklautu skaistu formu un vienkārši gribējās arī būt kā māsas. Mums tas ģimenē paudzē, māsas arī visu laiku ir arī jaunsaķi, bet māsas gāja uz gaidām. Un es to visu paņēmu no viņām. Ko jūs esat iemācījušās par šo laiku? To, ka vienmēr jābūt laipniem, jāpalīdz kādam, pat ja mēs viņu nepazīstam, vienkārši pienākt, palīdzēt, pateikt kādu labu vārdu. Būt labsirdīgai, palīdzēt vienmēr grūtos brīžos, kaut vai tas cilvēks ir tev izdarījis kaut ko sliktu. Man likās ļoti forši piedalīties dažādos labdarības pasākumos, palīdzēt cilvēkiem, būt daļai no gaidām. Man ļoti patīk viens tāds likums, gaida ir tīra domās, vārdos un darbos. Tas ir tas, kas man paliek atmiņā.
Vairāk nekā 15 gadus Vaboles skolā notiek arī jaunsardzes nodarbības, kuru laikā bērni mācās būt disciplinēti, apgūst daudzas dzīvei noderīgas iemaņas, piedalās militārās parādēs un nometnēs. Mums šeit apmēram visu laiku kaut kādi 18-19 bērnu ir no dažām grupām, dažā vecumā. Mēs nodarbojamies ar militāru kaut kādām mācībām, mācām bērnus orientēties, ceļot, ar ieročiem nodarboties, sporta pasākumi, mums ekskursijas, un visādas tādas labas lietiņas, kā bērniem izdzīvot kaut kur mežā. Tas arī nodara dzīve, tāpēc, kā apmēram mēs mācām viņu arī to pašu pirmo medicīnisko palīdzību, kā sevi uzvesties kaut kādas ārkārtas situācijas, kad ir plūdi kaut kādas, es nezinu, piesārņojums dabas. Kad viņi izglītoti, viņi visu zina jau, tā viņam pašam dzīve būs vieglāk. Kaut kā man tas ļoti saista. Visi tā atmosfēra, mežs, ieroči. Ļoti interesanti. Laikam galvenā īpašība ir disciplīna tiešām. To ļoti labi iemāca. Jaunais esmu daudz ko iegūjis. Ja es neiestātos jaunsardzēs, diez vai es iemācītos ļoti labi šaušanā, tajā paša orientēšanās, un, protams, visādas nometnes, kur notiek tur mācības. Lielākā daļa vairāk dabūja zināšanas par Latviju un aizsardzību. Vaboles pamatskola aicina nākt pie mums mācīties. Skola ir skaistā Vaboles parkā. Mēs aicinām uz gaišām, siltām, izremontētām telpām. Mēs aicinām pie labiem, zinošiem skolotājiem. Mēs aicinām uz mazām klasēm. Aicinām uz labestību, sirsnību un labu atmosfēru skolā.